Sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji! Sākam priekšvēlēšanu diskusiju novada izvēles. Šodien kopā ar jums studijā būšu es Maija Pahodņeva un esam aicinājuši Lielvārdes novada deputātu kandidātus. Tātad pirmais partija Vienotība Imants Balodis. Sveicināti! Latvijas zemnieku savienība Santa Ločmele. Sveicināti! Vidzemes partija Aija Mazitāne. Sveicināti! Nacionāla apvienība Visu Latvijai Tēvzemei brīvībai LNNK Egija Širova. Sveicināti! Latvijas zaļā partija Armands Troska. Sveicināti! Politiskā partija Reģiona alianse Vita Volonte. Sveicināti! Kristīga demokrātiskā savienība Ainars Puķītis. Sveicināti! Vispirms dosim kandidātiem 2 minūšu uzrunai laiku. Tā kā sāksim ar partiju Vienotība Imants Balodis. Lūdzu. Partijas Vienotība deputātu kandidāti Lielvārdes novada pašvaldību vēlēšanās ir par ilgtspējīgu attīstību, iedzīvotājiem draudzīgu, sakoptu, drošu vidi. Vienmērīga attīstība visā novadā, godīgums un atbildība par rīcību, atklātība lēmumu pieņemšanā un darbībā, profesionalitāte ikdienas darbā un efektīva pārvaldība. Ņemot vērā to, ka šis vēlēšana periods sakrīt un darbība deputātiem sakrīt ar Eiropas struktūra fondu plānošanas periodu, kad ir viena no pēdējām iespējām piesaistīt Eiropas struktūra fondu finansējumu, mēs galveno akcentu darbībā liksim uz maksimālu vēl iespējamo Eiropas struktūra fondu piesaistīšanu. Un uz šobrīd, ņemot vērā, kad mums jau bijis tāda iespēja, sadarbībā ar Reģiona aliansi mums ir jau iestrādes, un turpmākajos gados mēs esam gatavi tad realizēt šādus projektus. Ūdens saimniecības 3. kārta Lielvārdes pilsētā, kur pēc projekta realizācijas būs iespēja pieslēgt ap 600 klientus, projekta izmaksas aptuveni 3,5 miljoni. Palīdzība uzņēmēju darbībā, lauku ceļu, grants ceļu sakārtošanas projekta realizācija ar nepilniem apmēram 1 miljons eiro finansējumu un atbalstu uzņēmēju darbībā asfaltēto ceļu sakārtošana Lēdmanas pagastā konkrēti apmēram ar 1,5 miljonu izmaksām. Bez šiem lielajiem projektiem, protams, arī jāveltī ir darbības uz pašvaldības infrastruktūras sakārtošanu ar pašvaldības līdzekļiem, un šeit ļoti būtiski un svarīgi ir, piemēram, izglītības iestāžu sakārtošanā izveidot sporta laukums, jeb stadionus pie 2 novada skolām, konkrēti Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, kur šobrīd jau viss ir darbībā, un šo stadionu jau iespējams šajā gadā būs realizēt, un nākotnē tiek plānots un darbības tiek veikts, lai arī izveidot stadionu pie Lielvārdes pamatskolas. Paldies! Latvijas zemnieku savienība Santa Ločmele. Lūdzu. Ja. Lielvārde ir novads ar senu kultūras vēsturi, bagātām tradīcijām, tiek godā turēts kultūra vēsturiskais mantojums. Tomēr mēs vēlētos lielāku uzsvaru likt uz tagadni un attīstību, uz to, ko mūsu paudze atstās nākamajām. Lielvārdes novadā nav lielo ražošanas objektu, bet ir ļoti labi pārstāvēta mazā un vidējā uzņēmēja darbība. Mēs esam lepni ar cilvēkiem, kā dzīvo mūsu novadā. Mums ir spēcīgas skolas, kuras arī turpmāk mēs plānojam pilnveidot un attīstīt. Bērniem ir plašas papildus izglītības iespējas. Mums ir senas kultūras un sporta tradīcijas. To visu mēs varam nodrošināt, jo mums novadā ir spēcīgi uzņēmumi. Tomēr vairāk ir jāstrādā pie efektīvas finanšu līdzekļu pārvaldes un sadarbības ar nevalstisko sektoru. Dažādu mērķu realizēšanā vairāk jāstrādā pie komunikācijas, uzlabošanas un mērķtiecīgas plānošanas. Latvijas zemnieku savienības sarakstā mēs esam apvienojuši dažādu nozaru speciālistus ar labu izglītību. Tie ir izglītības pārstāvi, lauksaimnieki, uzņēmēji, finansu un tiesību zinātņu speciālisti, kā arī profesionāļi, kur ikdienas darbs ir saistīts gan ar ceļu būvniecību, gan nevalstisko organizāciju sektoru.
gan projektu administrēšanu. Mēs esam apzināti centušies sarakstā iekļaut cilvēkus, kas jau sevi ir pierādījuši līdzšinējā darbībā. Un savu priekšvēlēšanu programmu esam veidojuši izvirzot nepieciešamības vai vēlmes, un reizē arī atbildot, kas mums būtu jāīsteno, lai šīs vēlmes vai nepieciešamības varētu īstenot. Paldies! Vidzemes partija Aija Mazitāne, lūdzu. Vidzemes partija jau otro reizi mums ar Jānu Mazitānu kopā ir uzticējusi veidot sarakstu Lielvārdē. Pārcietuši iepriekšējo pieredzi, mēs šoreiz esam veidojuši sarakstu ar cilvēkiem, kas ir zinoši, uzticami, kas ir darboties griboši. Viņi ir dažāds jomu speciālisti, darbojās dažādās nozarēs, un viņiem ir savs Lielvārdas nākotnes redzējums. Un attiecībā uz Lielvārdas novada attīstību primāri, protams, tas ir cilvēks. Un otra lieta, ko mēs gribētu pateikt, ir par mūsu ļoti izdevīgo atrašanās vietu Lielvārdē, ko nevar neņemt vērā. Lielvārde atrodas starp tādiem diviem tirdzniecības un pārvietošanās ceļiem. Tas ir Dzelzceļš un Daugavpils šoseja. Mums ir Daugava, mums ir Ogres upe, kas ir viennozīmīgi pievilcības faktori Lielvārdē, kas ir jāizmanto. Un mēs teritoriāli patiesībā esam Lielvārdē, Lielvārda ir gandrīz valsts centrā. Mums ir 1 stundas brauciena attālumā galvaspilsēta. Līdz ar to es gribēju pateikt to, ka mums ir jānovērtē mūsu atrašanās vieta un viņi ir jāizmanto. Šobrīd infrastruktūras prioritātes līdz galam nav izmantotas. Mums vēl būtu nepieciešams strādāt pie upju izmantošanu, pie brīvo teritoriju ražošanai, telpu izmantošanu un lai mēs attīstītu teritoriju un piesaistītu iedzīvotājus, mums ir jāsaprot, ka cilvēki, kas izvēlas Lielvārdi, viņi izvēlas tieši šī aspekta dēļ, šī atrašanās vieta, un līdz ar to mums ir jārada tādi apstākļi šeit, lai tie cilvēki, kas strādā Rīgā, bet dzīvo Lielvārdē, lai viņiem šeit būtu skaista, droša vide, lai bērni varētu iegūt konkurētspējīgu izglītību, un viņi varētu dzīvot sakoptā, skaistā vidē. Tas ir pamats. Paldies! Nacionāla apvienība Visu Latviju, Tēvzeme un brīvība, LNK Egija Širo, lūdzu. Nacionāla apvienība Visu Latvijai, Tēvzeme un brīvība, LNK sev pieteikuši šīm vēlēšanām kā jaunu spēku. Lielvārdas novads, kas ir latviskuma vērtības šūpulis, ir šobrīd pamests novārtā, un mēs redzam to, cik ļoti infrastruktūra šobrīd atpaliek no citām pašvaldībām. Mēs esam 10 gadus atpakaļ no tā, kā citas pašvaldības mums tepat blakus ir attīstījušās. Mēs pārstāvam to iedzīvotāju daļu, kuri nemierā ar to, kas notiek šobrīd. Mēs gribam konkrētu rezultātu, un mēs redzam, kā to var paveikt. Mūsu deputātu kandidātu sarakstā ir cilvēki ar augstāko izglītību, ar pieredzi valsts sektorā, pašvaldības sektorā, uzņēmēji, kur ļoti skaidri redz, kā un ko var īstenot novadā, lai vēl šo situāciju padarītu pievilcīgāku mūsu iedzīvotājiem. Mēs esam visi ģimenes cilvēki, mums dzīvo šeit mūsu ģimenes, mēs audzinām bērnus, mūsu bērni apmeklē skolu, bērndārzu, un mēs redzam arī šajā jomā nesakārtotību un ļoti daudz darāmā. Attiecībā par infrastruktūru, tas kāds ceļu stāvoklis šobrīd izveidojies novadā, gan Lielvārdē, gan Lēdmenē, gan Jumpravā. Ļoti grūti būtu atrast vēl kādu vietu Latvijā, kur mēs varam staigāt par bedrainām ielām, kur ar ratiņiem mēs nevaram izbraukt. Līdz ar to jau ļoti daudz, kas ir nokavēts, šīs investīcijas, kas bija pieejamas pašvaldībām ceļu sakārtošanai, skolu siltināšanai, tas nav izmantots, un tagad mēs redzam, ka mēs gribam iekāpt pēdējā vilcienā, lai kaut kādā veidā vēl piesaistīt Eiropas naudas, kas, protams, ir jādara. Bet tas temps, kādam ir jābūt novadā, lai šobrīd pārējos, ir krietni vien lielāks. Daugavas klātbūtne, kas Lielvārdas novadam ļoti būtiska. Mēs redzam to, ka mēs dzīvojam Lielvārdē, bet nevaram piekļūt pie Daugavas. Daugavas krasti nav stiprināti, Tauvas josla netiek kontrolēta. Mēs redzam to, ka ir tikai atsevišķas vietas, kur ir izveidots publiskas peldvietas, kas arī būtu jāsakārto un jānovērtē gan mums pašiem, gan arī jāpadara atraktīvu priekš viesiem. Lāčplēša parks, kur mēs ejam atpūsties, staigāt, nav izpļauts, skvēri nav sakārtot, līdz ar to ļoti daudz ir darāmā, un mēs esam nākuši
lai kopā ar komandu, ar tiem, kuru ievēlēs, varētu ar savām zināšanām palīdzēt un kopīgi darīt šo darbu, lai viens, kas dzīvotu, šeit justos laimīgs. Paldies. Latvijas Zaļā partija Armands Troska. Vēlreiz. Mēs esam nākuši, lai nemelotu, lai teiktu taisnību un lai nesolītu to, ko mēs īstenībā izdarīt nevaram. Mēs tos darbus, ko visi sola, viņi tāpat ir jādara. Tas ir deputāta pienākums darīt tieši to, ko visi sola. Līdz ar to solīt savu pienākumu nav pareizi mūsuprāt. Tāpēc tas, ko mēs darīsim, ir mēs strādāsim no savas sirdsapziņas, jo tai mēs nevaram melot, un tas noteikti būs lēmumi, tie lēmumi, kurus mēs pieņemsim, būs balstīti uz mūsu pārliecību, un tas ir saistīts ar tieši to, ko mēs vēlamies. Stāstīt par to, ka mēs nosoltēsim kādas ielas, mēs to nedarīsim, jo mēs noteikti kādam cilvēkam tās ielas nenosoltēsim, jo mēs nevaram nosoltēt visas ielas. Līdz ar to, principā, jebkurā gadījumā novads sākās nevis ar 15 cilvēkiem, kas ir deputāti, bet novads sākās ar iedzīvotājiem, ar katru cilvēku pašu par sevi, un katram cilvēkam ir jāsāk no sevīm mazliet kaut kas mainīt, lai mainītos arī pats novads. Nav mums pārliecība, mēs neesam baltielāči. Mēs nenāksim un nevienam tiešā veidā nepalīdzēsim, ja pats cilvēks nevēlēsies iesaistīties šajos visos jautājumos. Kas attiecās par infrastruktūru, loģiski. Visa infrastruktūra ir jābūvē, viss ir jādara, Eiropas nauda ir jāpiesaista, bet vēlreiz to stāstīt un izmantot lieki šīs 2 minūtes, manuprāt, nav nepieciešams, jo tas ir mūsu pienākums, un mūsu pienākums, manuprāt, ir būt atbildīgiem pašiem pret sevi, un tad viss būs labi. Paldies. Politiskā partija Reģiona alianse, Vita Volonti, lūdzu. Cienījamie Lielvārdas novada iedzīvotāji. Ir pienākušas kārtējās pašvaldību vēlēšanas, kas lielā mērā noteiks Lielvārdas novada tuvāko nākotni nākamajos 4 gados. Šis sasaukums ieies vēsturē ar dažādiem notikumiem un pasākumiem, gan skaistām tradīcijām un kultūras pasākumiem, gan daudzu projektu īstenošanu, gan iedzīvotāju aktīvu līdzdalību dažādos sabiedrības procesos. Šie 4 gadi paliks atmiņā arī ar vairākām varas maiņām, lielām ambīcijām, populismu, skaļiem saukļiem, puspatiesību paušanu, kur novada iedzīvotājiem bija grūti izprast iesaistīto personu patiesos mērķus un nodomus. Šis laiks ir mācījis novērtēt komandas biedru uzticību noteiktajiem mērķiem, līdzdalību un godaprātu. Partijas Reģiona alianse deputātu kandidātu sarakstā ir apvienojušies radoši, pašpietiekami un profesionāli speciālisti, izglītības un kultūras darbinieki, lauksaimnieki, uzņēmēji, speciālisti, kas strādā ar attīstības jautājumiem, sociālā jomā un būvniecībā. Mūsu paveikto novadnieki jau ir pozitīvi novērtējuši. Mēs akcentējam godīgumu un atbildību. Esam izvērtējuši gan paveiktos, gan aizsāktos, gan nerealizētos darbus, un savā turpmākās darbības programmā esam plānojuši konkrētus darbus, balstoties arī uz novadnieku vēlmēm un reālajām iespējām. Mēs apzināmies, ka mūsu šodienas darbi ir novada nākotne. Šīs vēlēšanas būs Lielvārdas novada iedzīvotājiem ļoti svarīgas, un rezultāts būs atkarīgs no katra mūsu vēlētāja. Domājiet, vērtējiet un izdariet atbildīgu izvēli. Paldies. Kristīga demokrātiskā savienība, Ainars Puķītis. Sveicināt vēlreiz. Kristīgo demokrāta savienība ir jauns politiskais spēks, kas ir ienācis Lielvārdas novadā. Paldies visiem kolēģiem, kuri jau vispirms stādoties priekšā un stāstot savus pirmās vīzijas, daudz ko ir pateikuši priekšā, jau ir tik apzināts pirmās problēmas. Mūsu Kristīgo demokrāta savienības pamata mērķis un pamata būtība ir cilvēciskais faktors, jeb cilvēks. Jo cilvēku mums ir tik, cik ir. Mēs paši saprotam, ka valstiski ļoti daudz labu speciālisti ir izbraukuši uz ārzemēm, un mums ir palikuši tie, kas ir uzticami bijuši novadam,
un tie, kuri varbūt arī vēlētos, bet bieži vien baidās, vai arī nav gatavi iesaistītās gan politiskajā dzīvē, gan izmaiņu veikšanā. Tāpēc mēs uz šo te faktoru gribam likt ļoti lielu lomu. Jebkurā brīdī, jebkurā notikumā, kas mums varbūt nav izdevies tā kā vēlētos, ir, protams, savi iemesli, bet vienmēr var izdarīt labāk, un tas, kurš nedara, tas jau arī nekad nekļūdīsies. Un tāpēc mūsu uzdevums un visas Demokrātiskās savienības mērķis ir mobilizēt cilvēkus, strādāt ar cilvēkiem kopā, novads tālākai attīstībai. Paldies! Mēs minējām gan problēmas, gan labas lietas, bet varbūt vispirms akcentēsim tās labās lietas. Katram no jums droši vien ir padomā kāds ļoti veiksmīgs gadījums, ļoti veiksmīgs stāsts, ko ir izdevies realizēt jūsu Lielvārdas novadā. Sāksim ar Imantu Palodu, lūdzu. Manā darba mūžā ir bijuši vairāk veiksmīgi stāsti, bet to varbūt, lai iedzīvotāji, vēlētāji labāk vērtē tieši, kas ir bijis tas visveiksmīgākais. Varbūt, ka veiksmes stāsts ir tas, kad es esmu šeit un man ir iespēja palīdzēt iedzīvotājiem tomēr. Bet, ja tā nopietni runāt, tad manā darbā es domāju, ka visveiksmīgākie ir tie brīži, kad mēs varam atrast kvalificētus, zinošus speciālistus. Jo nav nevienam noslēpums, ka politiķi var pieņemt jebkuru lēmumu un dažādas uzbūvēt gaispilis, bet ja nav speciālistu, kvalificētu speciālistu, kas to var realizēt, tad bieži vien no tā visa nekas nesanāk un sanāk tikai tādi solījumi un plāni. Paldies, tad jūsuprāt veiksmes stāsts ir cilvēki. Jā, tieši tā. Santa Ločmele, lūdzu. Laikam zināmā mērā diezgan līdzīgi. No vienas puses mēs varētu teikt, un man ir jāpiekrīt jau Aijai, ka geogrāfiskā vieta, mums ir daudz tādas pateicīgas lietas, cilvēki, vērtības un salīdzinājumā ar apkārtējiem, mēs tomēr jūtam, ka nav tas izrāviens. Ir potenciāls, kurš netiek pilnībā izmantots, bet iepriekšējie 4 gadi bija pietiekami trauksmaini, kas neviesa nekādu optimismu, kas patiesībā arī apturēja zināmā mērā šo attīstību. Un tieši šeit es saskatītu veiksmi neveiksmē. Jo viss šī situācija, kas bija radusies, viņi tiešām mobilizēja iedzīvotājus, viņi lika vai veicināja profesionāļu iesaistīšanos un vēlmi beidzot darīt ko vairāk un varbūt mazliet attālināties no saviem tiešajiem pienākumiem un iet novadam palīgā, lai risinātu šo situāciju. Iedzīvotāji ir kļuvuši aktīvāki, tā tad ir paaugstinājusies pilsoniskā atbildība, un viņi ir gatavi ar līdzdalību piedalīties šo jautājumu lemšanā. Un šeit ir nākamā sasaukuma uzdevums to izmantot, veicināt un iesaistīt iedzīvotājus. Paldies. Aija, jūsu viedoklis? Par veiksmes stāstu Lielvārdei vispārīgi jau minēja par atrašanās vietu, bet es gribētu pieminēt izglītību. Manuprāt, Lielvārdei izglītība ir ļoti svarīga, un tā ir tā joma, kur mēs, manuprāt, ejam pareizajā virzienā. Pēc rādītājiem mēs esam 11 no 119 pašvaldībām centralizētajos eksāmenos. Tā rāda statistika. Mēs arī 49% no budžeta, kopudžeta novirzam tieši šajā nozarē, ja mēs skatāmies pa nozarēm. Bet mums ir jāturpina, jo vēl strādāt šajā virzienā, mums ir jāstiprina vidusskola Lielvārdas, mums ir jārada spēcīgas izglītības iestādes, lai tiešām šie bērni un jaunieši, kas dzīvo Lielvārdē, nebrauktu mācīties uz citiem novadiem, bet saprastu, ka arī mēs šeit piedāvājam tiešām labu izglītību, iespējams domājot vidusskolas posmā par specializācijas virzieniem. Paldies. Un Egija, Nacionāla apvienība? Lielvārdas novada veiksme noteikti ir tās iedzīvotāji, kas šeit vēl dzīvo, tie, kas atgriežās uz dzīvi, tie, kas izvēlās par savu dzīvi novadu. Un tās mūsu pūrā jau ir senči ielikuši tādas vērtības kā Lielvārdas jostu, kā Epas Lāčplēs, ko zina visā Latvijā ik viens. Un mēs to neizmantojam
lai godā celtu šīs vērtības gan paši, gan arī, lai ar tām varētu lepoties citiem. Ļoti daudz nozares ir, kurās kaut kas būtu jādara. Un, kā galvenais noteikti būtu infrastruktūra sakārtošana, lai tie iedzīvotāji, kas šo novadu izvēlās par savu dzīves vietu, lai varētu redzēt un staigāt, redzēt sakoptus parkus, sakoptas ielas, lai varētu apmeklēt Daugavu, lai bērni apmeklētu drošas izglītības iestādes un, protams, kopā ar pedagogiem celtu šos te skolu reitingus. Tāpat arī, lai vide dzīvošanai būtu droša, jo šobrīd tā vide, kāda viņa nav nemaz tik droša un ļoti daudz darāms gan pašvaldību policijai, gan arī pašvaldībai. Paldies. Mēs par problēmām vēl parunāsim. Armand, kāds ir jūsu viedoklis par šo labāko stāstu? Man liekas, ka mūsu veiksmes stāsts vēl ir tikai priekšā. Man liekas, ka mūsu novada veiksmes stāsts varēja kaut kādu notikt. Iespējams, ka labi, ka tas nenotika. Veiksmes stāsts ir laikam labi, ka tas tiešām nenotika. Bet šobrīd ir tā, ka, manuprāt, redzot to aktivitāti, ņemot vērā, ka mums ir tik daudz cilvēku, kas vēlās iesaistīties kaut kādā politiskā aktivitātē, tas liecina tiešām par to, ka cilvēki vēlās kaut ko mainīt, un tas savukārt varētu nozīmēt to, ka tas veiksmes stāsts vēl ir priekšā. Jo, manuprāt, tas lielais veiksmes stāsts varētu sastāvēt no tā, ka katrs iedzīvotājs pats sev radītu kaut kādu prieku, kaut kādu veiksmes stāstu priekš sevis. Un tad visus šos veiksmes stāstus apvienojot, tad mēs varētu būt lepni ar savu novadu. Un tad tas viss būtu, tas būtu veiksmes stāsts. Šobrīd es baidos kaut ko tālāk vēl teikt. Paldies. Vita Volonti, lūdzu. Neskatoties uz to, ka iepriekšējos 4 gados ir bijusi varbūt zināma politiskā nestabilitāte, tomēr novadā ir paveikti ļoti daudzi darbi un uzsākti pasākumi, kurus visnotaļ var uzskatīt par veiksmīgiem. Es šodien varbūt minēšu 2. Manuprāt, pagājušajā gadā aizsākās brīnišķīga sadarbība izziņas un eksperimentu centram Lielvārdi, kas atrodas pie mums Lielvārdas pilsētā ar pašvaldību un ar pašvaldības līdzfinansējumu. Mēs varam realizēt tādas interešu izglītības programmas kā robotika, programmēšana, tās lietas, programmas, kuras ir finansiāli ietilpīgas un kuras varbūt mūsu izglītības iestādes šobrīd nevar atļauties. Bet tā ir iespēja mūsu novada bērniem attīstīt savus talantus un prasmes. Un otra labā lieta, veiksmes stāsts, es domāju, arī brīnišķīga sadarbība ar iedzīvotājiem. Tie ir projektu konkursi un dzīvojamo māju publisko teritoriju sakārtošanas projekti, kas gūst ļoti lielu atsaucību iedzīvotājos, un šogad mums jau ir 25 projekti pieteikti. Paldies, tas ir tiešām labi. Un Kristīga Demokrātiskā savienība, Ainars Puķītis. Veiksmes stāsts ir varbūt tāds, cik mēs katrs tajā paši ieliekam savu darbu. Jo mēs ieliekam lielāku darbu, pēc kaut kādu laiku mēs jūtam savu darbu augļus. Ja arī mēs arī darām kaut ko nepareizi vai izdarām kļūdas un varbūt neieklausās līdz cilvēkos, tad tik un tā mēs ar laikam šos augļus baudam. Ja. Tagad ir tā, kā ir. Mēs daudz kur baudam tos augļus, kur varbūt nesaskaņu, politisko nesaskaņu dēļ, neapdomotības dēļ. Ja. Cieši tie cilvēki, kuri varbūt ikdienā būs šis produkts jālieto. Bet to visu var mainīt. To visu var mainīt ar cilvēcisku attieksmi vienam pret otru. Un kā jau šeit kolēģis līdzās teica, ja, tātad tas patiesais, īstais veiksmes stāsts varbūt vēl ir tālu priekšā, un pie viņa ļoti daudz jāstrādā. Un Lielvārdi nav tikai Lielvārdi. Tā ir Lēdmane, tā ir Jumbrava, šie ir šie mazie pagasti, un viņiem pa lielam ir visgrūtāk, jo viņi šajā dzīves, tajā ritmā, spraigajā ritmā, ko dod Lielvārdi, tomēr ir tā kā mazlietiņ nomaļas. Protams, ir ļoti daudz sakarīgu pasākumu, labu pasākumu, kur tiek iesaistīta arī šī iedzīvotāja daļa. Bet tur arī pietiekoši daudz var strādāt pie šīs problēmas, un šiem iedzīvotājiem arī radīt šo kopības sajūtu, kad viņi ir visi Lielvārdas novada veidotāji. Es aicinātu jūs ļoti gari nestāstīt par problēmu, bet piedāvāt vairāk to skatījumu uz konstruktīvu risinājumu. Vidzemes partija iestājas par to, lai novadā mēs daudz aktīvāk
īstenot dažādus projektus, jau priekšsēdētājs minēja, par Eiropas Savienības fondu projektiem. Mums ir nepieciešams beidzot arī īstenot projektus par apzaļumošanu. Kā mēs zinām no iedzīvotāju teiktā, tieši novada sakoptība ir tā lieta, kas viņus visvairāk interesē. Mēs nedrīkstam to neņemt vērā un tieši šajā jomā arī nestrādāt. Līdz ar to mēs gribētu, lai finansējums, kas tiek novirzīts dažādiem projektiem, lai viņš nebūtu tikai no pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet iespējami daudz arī no cita līdzfinansējuma. Līdz ar to gribam aktīvāku iesaist šajā jomā. Un, protams, šeit būtisks būtu aspekts arī par sadarbības jautājumu, sadarbību ar blakus novadu pašvaldībām, jo tikai tādā sadarbības modelī ir iespējams arī efektīvāk strādāt un pārdomātāk savus finanšu resursus izmantot. Paldies. Imant? Es uzskatu, ka pašvaldības vislielākā problēma šobrīd ir tiešām ielas un ceļi, un jāsaka, ka varbūt šo problēmu sācina tieši tas, ka mums ir novadā diezgan daudz valsts ceļu, valsts reģionālie ceļi, un ņemot vērā viņu ļoti slikto stāvokli, iedzīvotājiem tas neinteresē, un tas ir varbūt labi, un viņi īsti nesaprot, un viņi visu domā, ka visi tie sliktie ceļi ir pašvaldības varbūt nopelns. Un es skatos šeit arī kandidāti, savās priekšvēlēšanu programmās es palasīju, ir ierakstījuši, ka mēģinās risināt valsts ceļu sakārtošanas jautājumu. Es gribētu uzzināt, kā viņi to darīs. Bet es, neskatoties uz to, domāju, ka pašvaldībai maksimāli mēs esam izmantojuši visas iespējas, lai piesaistītu pašvaldības ceļiem. Es jau sākotnēji pieskāros, bet šobrīd no pašvaldības mēs esam vienojušies patreizējā koalīcija, ka mēs katru gadu plānveidīgi iedalīsim ielu ceļu sakārtošanai. Tas ir ļoti svarīgi un būtiski. Arī gājēju celiņu un veloceliņu. Paldies, jūs, lūdzu, Vita. Kā vienu no aktuālākajām problēmām tie ir ceļi, gan valsts nozīmes ceļi, gan pašvaldības ceļi. Un ar iepriekšējo gadu mēs uzsākām šo programmu realizēt, atvēlot tātad zināmus finanšu līdzekļus mūsu pašvaldības budžetā ceļu sakārtošanai. Runājot par valsts ceļiem, mēs esam iekļaujuši savā programmā arī tādu uzdevumu, ka veikt ceļu inventarizāciju un ceļu atjaunošanas plānu sastādīt un to īstenot. Bet valsts ceļus, es domāju, ka mēs nākamie deputāti, kas jau tiks ievēlēti, sadarbojoties no dažādām partijām, varētu domāt par to, ka mēs aktīvi komunicējam ar Latvijas valsts ceļiem, katrs savas partijas ietvaros un visi kopā, un panākt to, ka gan Rīga-Daugavpils šoseja caur Lielvārdu ir sakārtota, gan arī ceļi, kas savieno Lielvārdu ar Lētmani. Paldies. Ainar? Par nepadarītām lietām, protams, tās nevar uzskatīt par nepadarītām lietām, bet droši vien tie termiņi ir drusciņi par lēnu, jo pa lielam iedzīvotājiem jau ļoti interesē, ja kāds projekts novadā ir uzsākts, tad viņš pēc iespējas ātrāk grib redzēt šo gala rezultātu. Patreiz novadā skatoties gan šeit centrā, laukuma izbūve, gan arī pie kultūras tam Lielvārdē arī šo te projektu un naudu izlietojumu un izbūvi. Tur ir daudz lietas, kas patreiz stāv, un, protams, es zinu, ka viņas tiks nākotnē realizēts, bet iedzīvotājs, kurš ikdienā staigā, viņš redz, ka tur tie darbi nerisinās kā vajadzētu. Tātad šeit ir noteikti kāda iekšēja būvnieka vaina, varbūt arī kāds projektēšanas uzdevums nav atbilst tiem mērķiem, kas bija jāsasniedz, bet pie šiem jautājumiem ļoti, ļoti rūpīgi ir jāstrādā, jāizvērtē. Kā jau es šeit pieskāros, ka ne jau vienmēr visu vajag izdarīt tikai par naudu. Ir mums novadā ļoti daudz iedzīvotāji, kuri var sniegt savu palīdzību gan teritorijas sakopšanā, gan piedalīties šajos procesos, un tikai novads mums būs skaistāks. Man liekas, ka problēma ir vienlaicīgi. Problēma ir arī cilvēks, ir gan tas labums, ko mums dod novads, gan arī tie daži cilvēki, tā ir problēma mums. Jo ir cilvēki, kas domā, teiksim, ir slinki, nekompetenti, skaudīgi, tā ir problēma. Mēs varam izdarīt ļoti daudz, ja mēs to darītu visi kopā, ja mēs to darītu novada labad. Nevis tāpēc, ka mums liekas, ka tur kāds iedzīvos, bet tāpēc, ka novadam būs labi no tā. Ja mēs nedarītu pret kaut ko, ja mēs darītu pār kaut ko, mēs visu laiku, mums ir, ja to kādu domu ir ieteicis kāds cilvēks, kurš ir no opozīcijas, tad tas ir jānorok pasākums. Tā līdz šim ir bijis, tā ir mūsu problēma. Un mēs uzskatām, ka šis ir jāmaina, un tā ir, man liekas, ir redzams, teiksim, cik ir nomainījušies vispildirektori mūsu domē pēdējo gadu laikā. Neskaitāms skaits.
tas ir kaut kādas iekšējās nesaskaņas pašvaldībā. Tas ir lietas, kas ir jāmaina, jo tas būs viss sakārtots, tad jau tas viss ritēs normāli, dabiski, kā tam ir jānotiek. Paldies. Santa? Jā, paldies. Mēs visi vēlamies būt saimnieki savā zemē. Bet, diemžēl, ar Lielvārdu pēdējā laikā mazliet saistās tas, ka nav šī saimnieciskā redzējuma. Tas pietrūkst. Pietrūkst ilgtermiņa vīzijas un prioritātes, un līdz ar to nav pēctecības. Tiek dzīvots gadu no gada, tā viena gada budžeta ietvaros. Un šeit būtu svarīgi arī izstrādājot budžetu, jau paredzēt tādus budžeta projektus jau 3 gadus uz priekšu, tieši lai īstenot šīs pēctecības, un tad arī darbi raitāk ies uz priekšu. Otra lieta, ko es gribētu pieminēt, ka visi runā par iedzīvotājiem un šīm lietām. Jā, mums arī iedzīvotājs ir galvenā vērtība, kuram mēs vēlamies nodrošināt drošu, sakārtotu vidi, kurā notiek attīstība, kurā vēlamies atgriezties un dzīvot. Bet trūkst komunikācijas un trūkst pašu iedzīvotāju iesaistīšanas. Mēs to redzam ar fórumu veidošanu, ar iedzīvotāju līdzdalību, risinot šos jautājumus. Nevis vienkārši atskaitoties ķekši pēc, mēs esam izdarījuši to un to, bet tieši apzināt iedzīvotāju vēlmes, izmantot viņu zināšanu resursu un ieteikumus, kā panākt šīs lietas. Paldies. Un lūdzu, Egija. Jā, minēšu tikai vienu tādu problēmu, ka 10. māja šobrīd Daugavā ievada savus kanalizācijas ūdeņus, jo viņiem vienkārši nav nemaz iespēja pieslēgties pie centralizētas kanalizācijas, kas jau bija jāizdara vairākus gadus atpakaļ. Bet klausoties, ko kolēģi saka, un kur pārstāv šobrīd arī sevi domē, gribās teikt, ka ir jābeidz tukši runāt un jābeidz rakstīt papīru, bet jāsāk ir darīt. Jebkurš uzņēmējs, kas kaut ko ir pats izdarījis, negaidot Eiropas Savienības naudas atbalstu vai kādu citu atbalstu, zinu, ko nozīmē pieņemt lēmumu un sākt pašam darīt. Un tas ir tas, kas šobrīd pietrūkst Lielvārdas novadam kopumā, sākt pašiem darīt. Mēs gaidām, skatāmies, kaut ko gribam pētīt vēl un kaut ko vēl apspriest, bet ja mēs nesāksim darīt, tad vēl paies 4 gadi un rezultāts būs tieši tāds pats, kāds šobrīd. Paldies. Ļoti interesanti piedāvājumi un patiesībā izkristalizējās novada problēmas. Piekritīsiet. Pāriesim pie nākamā jautājuma. Jums, cienījamie deputāti kandidāti, katram ir iespēja uzdot vienu jautājumu vienam izvēlētam politiskajam konkurentam, un tad droši vien sāksim ar jums, Egija. Es uzdošu jautājumu Kristīgās partijas pārstāvim. Jūs savā programmā rakstat, ka jūsu politikas mērķis ir miers. Vai jūs varat paskaidrot sīkāk, ko jūs ar to domājat, un vai šobrīd ir kāds karstāvoklis Lielvārdas novadā? Miers nav jāsaprot kā karstāvoklis vai kā pozīcija no kara viedokļa. Ja? Šeit vairāk ir domāts šis miers starp cilvēkiem, gan starp iedzīvotājiem, gan ar politiskiem spēkiem, gan ar topošajiem kandidātiem. Nevis nākt ar kara cirvi, cirst, ja? Jo var iznākt situācija, ka pēc vēlēšanām būs jāsēž pie kopējā galda un būs jārisina šīs te problēmas. Paldies. Santa, lūdzu. Lai cik tas dīvaini nebūtu, tad prioritāri es arī gribētu uzdot jautājumu tieši Puķīša kungam, jo, protams, gatavojoties vispār vēlēšanām, mēs iepazīstamies ar programmām un tā solījumi, tas ir katra ziņā, bet pati uzbūve man ļoti ieinteresēja jūsu programmā, un vai jūs varat lūdzu paskaidrot, kāpēc pašvaldības attīstība būtu jābeidz balstoties uz varas decentralizācijas un subsidiaritātes principiem, un vai jūs varat noformulēt, vai jūs to domājat valstiskā līmenī vai tieši pašvaldības iekšienē, kur jūs saredzat riskus un kā esat gatavi cīnīties ar šiem riskiem, jo, manuprāt, neizdevusies decentralizācija var novest pie ļoti būtiskiem finanšu papildus ieguldījumiem. Protams, es pilnīgi piekrītu jums, jā, un šis ir vairāk jautājums, valstisks jautājums, jā, šī nav iekšējā novadā problēma risinājums, bet mēs neesam atrauti no valstisko problēmu risināšanas, un tāpēc arī šie punkti,
kā sakārtot šīs lietas, finansiāli sakārtot arī šos te politiskās lietas, sakārtot arī mums no iekšienes arī jāvadās un jāmēģina viņas mainīt, veidot savādāk. Paldies. Armands, lūdzu. Jā, es vēlējos uzdot jautājumu Nacionālajai apvienībai, bet šis nav jautājums, kas būs provokatīvs jautājums, ir tieši tāpēc, ka man liekas iedzīvotāji daudz ko nezina. Jums programmā ir rakstīts, ka jūs vēlaties neatceros precīzi tekstu, bet saglabāt Ogres slimnīcu. Teorētiski Lielvārdē ar Ogres slimnīcu it kā nav nekāda sakara, bet cik es saprotu, jūs varat izstāstīt visiem, man nekāds ir sakars Ogres slimnīca ar Lielvārdu. Es domāju, ka ikvienam, es domāju, ka ik viens deputāta kandidāts, kas vēlas startēt šajās vēlēšanās, ir iepazinies ar pašvaldības struktūru un savām kapitāla sabiedrībām. Un Lielvārdas novads ir viena no kapitāla sabiedrībām Ogres rajona slimnīcai. Un tas būtu tikai loģiski, lai īstenojot pašvaldības likumu 15. pantu par pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem, ik viens no mums vēlētos saglabāt Ogres rajona slimnīcu kā neatliekamās palīdzības slimnīcu, kas ir vienīgā tuvākā neatliekamās palīdzības slimnīca mūsu iedzīvotājiem. Paldies. Ainars, lūdzu. Man ir jautājums visiem klātešiem kolēģiem. Kā mēs zinām, šīs vēlēšanas ir arī pašvaldību priekšstādātāju vēlēšanas. Tā būs atkarīgs arī šī tālāk komanda, kas veidosies un kā attīstīsies tālākā darbība novadā. Un tāpēc jautājums ir viens, vai klātesošie saucamie pirmie numuri ir gatavi uzņemties šo te politisko atbildību un kļūt par domas priekšstādātāju. Labi, sāksim ar jums. Jā. Jā. Es neesmu pirmais numurs senāri, bet es esmu to gatavs darīt, jā. 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 Es arī neesmu pirmais numurs, esmu otrā numurā, bet jā. Paldies par atbildi. Potenciāli ļoti spēcīga komanda, jo visi jūs esat šeit līderi. Tad, lūdzu, Vita Valonti, jūs jautājums? Es gribētu uzdot arī jautājumu Aināram Puķītim. Un, ja mēs ieskatāmies terminu skaidrojumā, tad mēs izlasām, ka maksātnespēja ir ar tiesas spriedumu konstatēts un apstiprināts parādnieka stāvoklis, kurā tas vairs nespēja nokārtot savas parāda saistības. Man ir jautājums Aināram kā pirmajam numuram. Kā jūs vērtējat to faktu, ka jūsu pārstāvētajā kandidātu sarakstā ir personas, kam pasludināta maksātnespēja, un vai šiem cilvēkiem novada iedzīvotāji varēs uzticēt novada finanšu resursu pārdomātu plānošanu un arī liederīgu un racionālu izlietošanu? Paldies par jautājumu. Uz līdzīgu jautājumu es biju gatavs. Jā, protams, kad deputātu sarakstos jebkuram cilvēkam var būt arī kādi trūkumi. Runājot par konkrētu šo cilvēku, viņa darbībā ir pietiekoši daudz trūkumu bijuši, bet savu maksātnespēju viņš ir savā laikā juridiski, valstiski pareizi nokārtojis, un viņš nav saņēmis arī šo saucamo kriminālo sodu par saviem nodarījumiem. Ja tāds būs, tad, protams, kad es uzskatu, ka viņš ir pelnījis saņemt to, kas viņam pienākās pēc likuma. Dotajā brīdī es uzskatu, ka viņš neko nav pārkāpis, vai uzticēt vai neuzticēt naudas lietas, finansiālās lietas. Es uzskatu, ka nekad nevar uzticēt finansiālas lietas tikai vienam cilvēkam. Jā, Bet jūsu sarakstā ir vismaz 3 cilvēki, ja ne vairāk, kuriem ir pasludināta maksātnespēja. Es domāju par to, ka faktiski cilvēki dažādu apstākļu dēļ es pieņemu, bet acīm redzot arī varbūt nav pietiekami atbildīgi plānojuši savas finanses un nav izvērtējuši attiecīgi riskus. Un līdz ar to deputāts ienākot domē, pirmais un galvenais viņa uzdevums ir atbildīgi plānot novada budžetu. Piekrītu jums, ja runa ir šeit par domas budžetu, ka tā ir liela atbildība jāuzņemās šajā jautājumā. Ja ir runa par privāto darbību vai uzņēmēju darbību, jo mēs visi saprotam, ka uzņēmējs nevar attīstīties bez naudas, ja? Un es pieņemu, ka šāda te darbība ir vērsta bijusi uz uzņēmēju darbību. Ne katram ir šis veiksmes stāsts, katrs no savām kļūdām arī maksā. Paldies. Imanti, jūs jautājums? Jā, mans jautājums būs visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai. Es te uzzināju dažas jaunas interesantas lietas, un kā Egija pati teica, varbūt, kad pirms vēlēšanām
kandidāti ir iepazinušies. Mans jautājums ir, cik ir novadā skolas vispār kopā un cik no tām ir nosiltināts vai pilnīgi otrādi nav nosiltināts? Zinu par to, ka ārējā fasāde nav nosiltināta vienīgai vidusskolai, kas atrodas Lielvārdē, tā ir Edgara Kalniņa Lielvārdes vidusskola. Tātad nav nosiltināts viena skola tikai. Nu, tad es paskaidrošu, ka Lielvārdes novadā ļoti daudz skolas ir, 4 vispār izglītojušās skolas, mūzikas mākslas skola, 2 vispārējās pirmskolas izglītības iestādes, un viss no tām ir nosiltināts, jā, izņemot šo vienu Edgara Kalniņa Lielvārdes vidusskolu. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti labs rādītājs, tur ieguldīt ļoti liela summa, ja, un sakārtots, un arī monitoringa rezultāti, tas ir efekts, iegūtais efekts, ir ļoti labi. Ļoti pareizi, Baloša kungs, tāpēc mūsu programmā ir tieši minēta Edgara Kalniņa Lielvārdes vidusskola, kurai ir nepieciešama siltināšana, tā kā darbs vēl ir ko darīt. Paldies. Aija, jūsu jautājums? Man jautājums būs Ainaram Puķītim, Kristīgās demokrātiskās savienības pārstāvim. Šobrīd valsts kopumā skatās, kādā veidā veicināt sadarbību. Nozares atbildīgā ministrija strādā pie plāniem par sadarbības teritoriju veidošanu. Arī es jau iepriekš minēju šo būtisko sadarbības jautājumu lomu. Savukārt jūsu programmā, es citēšu, ir teikums: starp pašvaldībām un pašvaldību iekšienē, starp publisko un privāto sektoru jāievieš sacensību gars. Kāpēc Kristīga demokrātiskā savienība Lielvārdē iestājas par cīņu, bet nevis par sadarbību? Pirmkārtām, tā nav cīņa, bet tā ir veselīga konkurence starp 2 vai 3 uzņēmējiem, vai arī starp pašvaldību, starp uzņēmēju, jo, kā mēs zinām, tikai veselīgas konkurences rezultātā. Šeit nav runa par to, ka pildīt kaut ko nelikumīgās robežās, jā, runāt par citiem naudas līdzekļu, par naudas līdzekļu izšķēdību, bet radīt tieši šo te veiksmīgo konkurences virzienu, lai tādā veidā izkristalizētos tie darbi, tie pozitīvie darbi, kurus tiešām reāli var realizēt. Bet pāriesim pie jautājuma, kā jūs domājat organizēt darbu ar pašiem cilvēkiem, ar pašiem novada iedzīvotājiem. Varbūt, Aija, jums kādas idejas? Kā piesaistīt cilvēkus vairāk pašvaldības darbam? Jāveicina, protams, ir lielāka komunikācija, ir nepieciešams vairāk skaidrot iedzīvotājiem par darbu procesu, iespējams jāņem kādu pozitīvu piemēru no citām pašvaldībām par preses konferencēm, par ikdieniškām lietām, stāstīt iedzīvotājiem, veidot arī fórumus, kur viņus var iesaistīt, jo tas, kas viņiem pietrūkst, acīm redzot, ir tieši tas, ko es pat esmu dzirdējis, ko man teikuši iedzīvotāji, ka viņi gribētu vairāk saprast, kas notiek domas darbā. Imanti, jūsu? Kā vienīgi tiekoties un runājot ar iedzīvotājiem, acīm redzot, savādāk nekādu viņu problēmas nevar apzināt un izzināt. Ja? Un tas var notikt formātā, rīkojot un piedaloties dažādos pasākumos, gan saviesīgos pasākumos, kur iedzīvotāji nāk, mums tikā bija uzņēmēja diena, un ļoti daudz ko varēja arī uzzināt, jā, viņu problēmās, jā, gan arī pieņemšanas savā laikā. Mums bija, kad katru mēnesi bija vienā vietā Lēdnē un Jumpravādī tikšanās ar iedzīvotājiem un pieņemšana. Tā kā, un arī, teiksim, caur pašvaldības informācijas līdzekļiem. Mums, piemēram, ir ļoti laba mājaslapā sadaļa, iedzīvotājs uzdod jautājumu, un mēs maksimāli īsā laikā viņam dodam atbildi, un šī ir vislabākā saziņa ar iedzīvotājiem. Mums bija arī interaktīvā karte, bet viņi sev tā kā īsti neattaisno, ja, kur iedzīvotājs norāda problēmu, bet šis te mājaslapā sadaļa iedzīvotājs uzdod jautājumu, jebkurš iedzīvotājs uzdod jebkuru jautājumu, un jebkurš pašvaldības darbinieks speciāls atbild uz šo jautājumu. Paldies, varbūt jums ir kādas jaunas idejas? Pievienojoties jau iepriekš teiktajiem, protams, un arī mūsu pašvaldības mājaslapā būtu daudzas lietas vēl pilnveidojamas, un lai iedzīvotājs pēc iespējas ātrāk iegūst pirmo un svarīgāko informāciju, bet šeit arī noteikti dažādas citas sadarbības formas varētu būt. Mēs esam jau uzsākuši iepriekšējos gados un pārliecinājāmies par to, ka tā ir laba metode, piemēram, domnīcu rīkošana ar iedzīvotājiem, gan veidojot izglītības attīstības programmu, uzklausot gan vecākus, gan skolēnus, domnīcas par sociālajiem jautājumiem, sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, izzinot tātad iedzīvotāju vēlmes, mērķus un konsekventi tos arī realizējot noteikti. Paldies.
Ainar? Pirmkārt, es uzskatu, ka deputātam pēc ievēlēšanas ir nevis jākļūst par varas pārstāvu, bet jāgriežās ir pie saviem vēlētājiem, arī varbūt pie tiem vēlētājiem, kuri varbūt tajā brīdī nav balsojuši par to vai citu politisko spēku. Ja? Jo skaidrs ir tas, ka iedzīvotājiem un arī pašiem vēlētājiem viņiem pēc iespējas ātrāk ir jāsaņem šeit te atbildes, kā mēs jau dzirdējam šeit, ja, šie te informācijas avoti, kā mājaslapa, kā avīze, gan kā domnīca, ja, tās jau visas lietas darbojās. Viņas ir attīstītas, ja, bet vienmēr var attīstīt labāk, bet bieži vien cilvēkam, kā tādam, viņam gribās runāt tieši ar cilvēku. Tāpēc pie tiem cilvēkiem ir jāiet, ir jābrauc gan līdzās uz Paimiņu pagastu, jārunā, un tāpat arī jābrauc uz līdzīgām pašvaldībām ar tādu pašu iedzīvotāju skaitu, mācīties no viņiem, skatīt viņu pozitīvās lietas un arī mācīties no viņu kļūdām. Paldies, Ainar. Armand. Jā. Manuprāt, es jau teicu iepriekš, ka mēs nespējam atrisināt katra individa problēmu. Iedzīvotājiem pašiem arī ir jāpiedalās, iedzīvotājiem pašiem ir jāizveido kaut kāda grupa, piemēram, kura ir kaut kāda problēma, lai to problēmu varētu risināt. Jo pilnīgi destruktīva rīcība ir, ja mēs mēģināsim katram cilvēkam palīdzēt. Tas nav iespējams un to darīt nevajag. Cilvēkiem ir kopīgas problēmas, ir kaut kāds kopums cilvēku, kuriem ir kopīgas problēmas. Iespējams, ka viņi par to nemaz nezina. Viņi nezina viens par otru, ka viņiem ir līdzīgas problēmas. Ir jāizveido situācija, lai šie cilvēki spētu sevi satikt. Tas ir jāpanāk. Nevis ir jāsola atkal, kad mēs atkal visiem izdarīsim labu. Tā nav taisnība. Es nevaru melot. Es skatos šeit kamerā, man ir jāmelo. Ja es stāstu, ka es atrisināšu šīs problēmas, tā nav. Šiem cilvēkiem šīs problēmas ir jāapzinās, viņiem jāsanāk kopā, un viņiem ir jāsaprot, ka lielāks cilvēku skaits spēj to problēmu atrisināt. Nevis pa vienam katram jārisina savu problēmu. Paldies, Santa. Jā, šeit es varētu piekrist visiem kolēģiem, jo es nezinu, kā ir iespējams apsolīt un realizēt iedzīvotāju dzīves uzlabojumus, ja šīs nepieciešamības nav apzināts un ja viņas netiek apzināts regulāri. Un tas arī parādās, un manuprāt, šobrīd arī iedzīvotāju viedokļos tas ir ļoti krasi parādījies kā viena no lielākajām problēmām, tieši šis komunikācijas trūkums. Viens ir tas, ka mums ir jāveido šie fórumi, ir jādiskutē, ir jāuzklausa, ir pazudušas regulārās tikšanās, tās tikai ar pieteikšanos, ja, kas būtu jāatjauno arī, lai vienmēr būtu skaidrs, ka šo deputātu var arī satikt, lai viņam var arī uz ielas pieiet klāt un lai mēs neaizmirstam to, ka deputāts ir iedzīvotāju pārstāvis, tiešais interešu pārstāvis, ne tikai uz vēlēšanām, bet arī pēc tam. Un otra lieta, runājot arī par nevalstiskām organizācijām, šeit tā ievirze mazliet jau ir sākusies, un patiesībā ir bijuši fórumi, ko mēs esam veiksmīgi jau veidojuši kopā ar pašvaldību. Tikko bija uzņēmēju un jauniešu fórums tieši par biznesa idejām, par jauniešu līdzdalību pašvaldības procesā kopā ar lēmumu pieņēmējiem. Un pagājušajā gadā mums bija arī ļoti skaists un interesants fórums. Ievirzes ir, viņas ir jāattīsta, un tā ir tā lielā problēma, par ko es teicu. Potenciāls mums ir, viņš netiek izmantots. Būsim aktīvāki. Ir šie fórumi, un tieši tie ļaus mums izmantot arī iedzīvotāju zināšanas un prātus. Paldies. Un Egija, lūdzu. Man ir bijis tā lieliskā iespēja strādāt vairāk kā 10 gadus Ventspils pašvaldībā, kur 98% iedzīvotāji uzticās pašvaldībai. Un tas ir darbs ikdienas, tas ir katras stundas darbs ar iedzīvotājiem. Tā nav savs atbildi internetā, tā nav vispusēja informācija mājaslapā, tas ir ikdienas regulārs darbs ar iedzīvotājiem, ar sabiedriskām organizācijām, ar nevalstiskām organizācijām, ar dažādu interešu grupu pārstāvjiem. Tas ir vispusīgs un katras dienas darbs, lai to, ko ievēlētie deputāti dara, darītu iedzīvotāju un tikai iedzīvotāju interesēs. Izskanēja ļoti daudz, ļoti prātīgas un labas domas. Cilvēki taškārt, satiekot savus deputātus, daudz ko par viņiem nezina. Viena no lietām, ko viņi gribētu uzzināt, ir, kādas ir jūsu pieredze, jūsu zināšanas, jūsu varbūt izglītība, varbūt jūsu lielākie sasniegumi, kurus jūs varētu cilvēku labā izmantot, ja jūs tiksiet ievēlēti. Varbūt sāksim ar jums, Egija.
Man ir maģistra grāds finansēs. Esmu vairāk kā 15 gadus strādājis Ventspils pašvaldībā. Redzējis to, kā attīstās pašvaldība. Vairāk kā 7 gadus esmu vadījusi Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, apvienošanās procesu Ventspils un Talsu slimnīcai. Lielvārdē kopā ar ģimeni esam izveidojuši klīniku, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus. Līdz ar to darbs pašvaldībā man nav svešs, man nav sveša lēmuma pieņemšana, nav svešas zināšanas par finansēm, par to, kā jāorganizē darbs. Tā kā ievēlēšanas gadījumā ļoti ceru, ka man zināšanas noderēs. Paldies, Lūdzu. Jā, paldies. Man ir gan kultūra darba izglītība, gan jurista izglītība. Esmu beigusi Latvijas universitāti. Kā jurists gan nepraktizēju, jo no 2001. Gada esmu uzņēmējdarbībā un vadu savu uzņēmumu, kā arī vadu Lielvārdas novada uzņēmējbiedrību. Esmu valdes priekšsēdētāja, līdz ar to šīs uzņēmēja viedokļi vai nepieciešamības un tas, cik ļoti pietrūkst sadarbības tieši ar uzņēmējiem, cik ļoti pietrūkst infrastruktūras attīstības, cik ļoti pietrūkst tieši investoru piesaistes, uzņēmēju piesaistes novadā, tas ir ļoti labi zināms un ir risinājumi, kā to var darīt un attīstīt. Paldies. Arman? Jā, es laikam varētu teikt, ka esmu cēlies un kritis un atkal cēlies. Un, man ir bijusi pieredze tādos uzņēmumos kā Telekom pie jauno produktu attīstības, pie kaut kādu nākotnes lietu attīstības. Man ir bijusi kaut kāda pieredze gan veiksmīga, gan neveiksmīga uzņēmējdarbībā. Līdz ar to es mazliet varbūt nevaru piekrist, kā cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar maksātnespēju, vai maksātspēju, precīzāk, ka viņi ir uzreiz nekompetenti kaut kādos jautājumos, jo tikai tie, kas kaut ko dara, tie kļūdās. Un man, teiksim, ir tā, ka esmu izveidojis Timrota prāt skaistāko vietu pilsētā, kura, diemžēl, šobrīd ir tādā stāvoklī, kāda viņa ir, bet tas tiek atkal atjaunots. Jo, teiksim, šeit pieskārās jau tā problēma, kas mums ir ar vandālismu, varētu to saukt, tā ir bišķiņ jāregulē pilsētā. Bet par maniem runājot, man liekas, ka mani daudz cilvēku pazīst, daudz par mani daudz zina vairāk, nekā es pats par sevi zinu. Tā kā, Paldies. Ainar? Augstākā izglītība, maģistra grāds sportā, pārstāv vairākas biedrības un sporta klubus un atsevišķi arī citas organizācijas. Pats bijis 8 gadus arī pašvaldības deputāts. Jāsaka, gan laika posmā, kad bija tā saucamie valstī treknie gadi. Pateicoties vadīja arī Tautsaimniecības komiteju. Tajā laikā tika radīti labi objekti, kā Lielvārdas novada sporta centrs, uzsāktā skolu siltināšana, kā šeit jau Maloškungs pieskārās, jā, ka tajā laikā ļoti daudz darba tika veikt un praktiski arī izdarījām. Jā. Un pašvaldību darbs līdz ar to man nav svešs. Ir zināms, kā veidojās pašvaldības finanses, no kurienes viņas rodas, kā viņas vajadzētu arī labāk sadalīt. Novēl veiksmi. Paldies. Vita, jūs, lūdzu. Pēc profesijas esmu pedagogs, turpat 20 gadus nostrādāju skolā Lielvārdē. Man ir tātad maģistra grāds psiholoģijā un paralēli savam tiešajam darbam diezgan daudz esmu arī sabiedriski darbojusies. Ir arī realizēti daudz pasākumi Lielvārdē sabiedriskā kārtā. Pašvaldības darbā pieredzi esmu pamazām uzkrājusi, 8 gadus esot par deputātu un vadot izglītības, kultūras un sporta komiteju. Un pagājušajās vēlēšanās zinu, ka daudz iedzīvotāji bija nesapratnē, kāpēc nekļuvu par priekšsēdētāju vai nekandidēju, bet tikai par vietnieku. Uzskatu, ka tik atbildīgā amatā cilvēkam vispirms ir jāuzkrāj pieredze, un tad, kad tas ir izdarīts, tad var arī pieņemt šo izaicinājumu. Lūdzu jūs. Man izglītība ir tehniskā, vidējā, speciālā, tāpēc es tehniskās lietas diezgan labi pārzinu, gan komunālās, gan visas pārējās, bet mans varbūt lielākais iegūms ir tas, ka man ir 25 gadu pieredze pašvaldības darbā un 23 no tiem es esmu nostrādājis par domas priekšsēdētāju.
un es esmu sakārtojis tehniskās un visas pārējās saimnieciskās un organizatoriskās lietas līdz apvienošanai Jumpravas pagastā, ja, kur man nav jākaunās vēl, jo šobrīd ir vislētākā apkūra jau 2000. gadā. Mēs uztaisījām šķeldas katlamāju, nomainījām visas siltumtrases un uzlikām automātiskos siltummezglus. Un līdzīgi es arī problēmas risinu un kārtoju arī Lielvārdes novadā, un es domāju, ka es pašvaldības darbu zinu, kā viņš sākās un veidojās no pirmā likuma līdz pēdējiem un līdz pēdējai vīlītei, visu, ko var pašvaldība, ko nevar, ko drīkst, ko nedrīkst, tāpēc man reizēm varbūt arī tāds smaids izraisās, ja? Jo es savā laikā esmu arī bijis un domājis līdzīgi kā kolēģi, kad es to darīšu un izdarīšu, ja? Kontrolēšu, kā valsts ceļi sakārtos ceļus mūsu teritorijā, bet es neesmu tam visam izgājis cauri un saprotu, ko tas nozīmē un vai to var vai nevar. Paldies, Aija, lūdzu. Man ir maģistra grāds starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās, bet mans pamatdarbs ir saistīts ar pašvaldībām. Jau gandrīz 10 gadus strādāju ar pašvaldību skarošajiem jautājumiem. Es, manuprāt, labi pārzinu, kādā veidā ir pārstāvami pašvaldību intereses gan nozares ministrijās, gan saimā. Pārvaldu jautājums par pašvaldības budžetu veidošanu un par dažādiem normatīvajiem aktiem, kas skar pašvaldības. Šobrīd strādāju Latvijas Lielo pilsētu asociācijā un papildus arī Lielvārdes domē par deputāti, vādu izglītības, kultūras un sporta jaunas lietu komiteju, jo, lai arī mana ikdiena ir Rīgā, tā mana māju sajūta tomēr ir Lielvārdē, tādēļ arī iepriekšējā reizē kandidēju un arī kandidēšu šoreiz, jo uzskatu, ka mana pieredze un zināšanas var dot ieguvumu Lielvārdei. Paldies. Mums ir gan 3 minūtes. Es gribētu uzdot tādu pavisam vienkāršu jautājumu. Jūs varat pagūt visu atbildēt. Sakiet, lūdzu, cik jūsuprāt vēl būtu nepieciešams Lielvārdes novada budžetam, lai varētu sakārtot tās galvenās problemātiskās lietas? Cik nepieciešams kas? Naudas. Man liekas, ka ir vajadzīga pat naudā, laikam nav tā lielākā problēma. Bet kas ir tas? Problēma ir plānošanā. Manuprāt, problēma ir plānošanā un šajā te pēctecībā. Jo bīstamākās lietas, kas parasti notiek, ir nevis tajā, kad mums ir maz, ja tas ir vienmērīgi un ja mēs pareizi plānojam, bīstami ir kritumi. Ja, strauji cēlumi kritumi. Un kuriem mēs neesam kādā brīdī gatavi. Bet, ja ir šī plānošana, ja ir pēctecība un paredzēti izvērtēt riski, tad, protams, vienmēr nodara vairāk, bet var ļoti labi plānot arī ar esošiem. Žēl man jāsaka, ka bez naudas nevar izdarīt pilnīgi neko. Arī Eiropas struktūra fondus nevar piesaistīt. Ja? Un tā ir tāda sevis mānīšana, ka tikai plānošana atrisinās visas problēmas. Mēs varbūt būtu varējuši arī daudz vairāk realizēt, kaut gan es uzskatu, mēs esam ļoti daudz realizējuši Eiropas struktūra fondus, jo katrai pašvaldībai kredīta portfels tā saucamais, ja? Un tas apjoms, līdz kuram viņi drīkst uzņemties. Un laist garām Eiropas struktūra fondus būtu bezatbildīgi, ja? Jo tur liela daļa naudas faktiski tiek uzdāvināti. Tādēļ mēs esam maksimāli izmantojuši. Un mēs šo limitu, šo robežu nevaram pārsniegt. Bez naudas nevar izdarīt pilnīgi neko. Man skaidrs, bet jautājums ir, priekš kam ir vajadzīga Eiropas nauda, ja mēs viņu ieguldam lietā, kura mums nenes no tā nekādu īsti labumu. Par to tas stāsts ir. Nav jau svarīgi, ka mums skaidrs, ka mums to naudu ir jāpaņem. Tas ir skaidrs. Bet jautājums ir, kāpēc tā nauda ir jāiegulda tur? Tāpēc, ka ir tāds projekts no Eiropas puses. Nosauc kaut vienu lietu, kur ir ieguldīta un nenes labumu. Varbūt šobrīd viņš nenes, bet ilgtermiņā viņš nesīs labumu. Tas ir ūdens saimniecība, kanalizācijas tīkla, lietas noteku ūdeņu meliorācija. Viņš šobrīd varbūt uz ātro nenes, bet ilgtermiņā viņa nesīs. Un tikai tad cilvēks sapratīs. Tad, kad būs beigušies Eiropas struktūra fondi un ka tas pats viss būs jādara pašvaldībai saviem līdzekļiem, jo ir regulas, kuras mēs nevaram nepildīt. Jā, mums būs jābeidz raidījums uz tādas dramatiskas nots, gaidīsim nākotni. Cerēsim, ka viss būs labi. Uz redzēšanos, cienījamie televīzijas skatītāji. Cerams, ka nākotne mums nesīs tikai labas lietas. Uz redzēšanos.